Sveiki visiem! Ārā sniegs 30 centimetri. Jā, rakt var, bet sniegs jārok. Jā, ja paņem, teiksim, lielie priekšmeti. 40 centimetri jau tas galējais ir, jā, tad kāda jēga, jā, tur. Tāpēc skaisti man grāmata ir Amerikā izdot, jā. Bruņnieku krusta kavalieri, jā, šeit viss ir viņa dzīves gājums. Šis būs video, ko es kādu gadu jau taisīju, man nebija tā doma, kā viņu uztaisīt, jā, tas būs par vācu dzelzs krustiem, tas ir no vairākām kolekcijām. Čaļi man iedeva jau vairākas reizes, ka es jums varētu dot tos krustus, es nevaru izdomāt, kā to labāk pasniegt, jā, bet viņi saka, kāda atšķirība, vai viņiem kastē stāv, vai man. Nu, tas mirklis pienācis, jā, uzreiz saka, tas ir, jā, tas, kas asociējās cilvēkiem ar Otro pasaules karu, jā, tas bija savu veidu. Da, tās manas domas, viss, ko es izsaku, tās ir manas domas, jā, es neko šeit nepārstāvu. Jā, viņš bija mazliet kā visi apbalvojumi ordeņi pakļauts tā laika pie varas esošajiem, jā. Dzelzs krusts ir dibināts 1813. gadā, jā, Vilhelms III viņu dibināja, kad Prūsija cīnījās par savu neatkarību no Napoleona. Jā, viņi pirms tam it kā bija kopā, jā, ar Napoleonu, bet pēc iebrukuma Krievijā, ka Napoleons atkāpās, tad 13. gadā viņi bija koalīcijā pret Krieviju, lai vairāk neatkārtotos, jā, tas uzbrukums. Prūsijai tad vēl nebija Vācija kā apvienot valsts, jā. Un tad šo apbalvojumu nodibināja, jā, nu, teiksim, vai saprast, jā, tas ir, teiksim, uz otrās šķiras, kas visplašāk tiek apbalvot cilvēki, jā, te ir, jā, otrā pusē ir tas gads, jā, 1813. Jā, nu, šeit ir, tas jau ir otrā pasaules kara apbalvojums, jā, otrā šķiras krusts. Pēc tam viņi atjaunoja Vilhelms I 1870. gadā. Atkal bija karš ar frančiem, jā, vācieši un franči ir daudz karojuši savā starpā. Pēc tam atjaunoja Vilhelms II, jā, 1914. gadā atkal bija karš gan ar Krieviju, gan ar Franciju. Un pēdējais, kas atjaunoja, jā, kas visvairāk šeit pārstāvēt loģiski, ir Hitlers 39. gadā. Jā, šis ir otrās šķiras, jā, vai otrās klases, laikam precīzāk, tas ir pirmās, jā, tā ir 39. gads. Nu, pirmās klases dzelzs krustiem, otrā pusē nav tas, jā. Nu, tas, pēc viss spriežot, tie ir raktie kapitulācijas krusti. Jā, pats krusts pamat no sudraba, virsū dzelzs, šī daļa varbūt no sudraba, varbūt no dzelzs, šitas man liekas, ka ir no dzelza. Šitie trīs no sudraba. Tie pēdējie, jā. Nu, pati tā, teiksim, kā viņas piešķīra, pirmo vajadzēja nopelnīt otro šķīru, jā, to nesāja otrajā pogcaurumā lentā, jā, te bija tā lenta. Ikdienā nesāja tikai lentu piešūt, jā, pašu krustu nenesā, vai viņš nepazūd. Nu, šos nesāja kreisā pusē,
es pieaugšu attēls, ja, kamēr stāstīšu, lai nav uz krustiem visu laiku jāstāstās bildīts. Kreisā pusē zem kabatas. Ja bija papildus vēl, ja, nozīmes vai ievainojuma nozīme vai vēl kaut kas, ja, tad tie bija vienmēr zem krusta, ja mēs paņemam, ja, tad šādi tas apmēram bija. Kas šajā lietā ir interesants, ja, interesants būs pievērst uzmanību ir šī lieta, ja. Hitlers iedibināja tādu lietu, ja jūs bijāt Pirmā pasaules karā saņēmis krustu, ja, šeit redzams Vilhelma ķeizara kronis, viņa ties iniciāls un gads 1914. Tad, ja jūs turpinājāt kā karavīrs, ja, tad jums iedeva šo, ja, šo varēja nēsāt, ja, bet bija augšā tad šis papildinājums. Ja, papildinājumu nēsāja gan atsevišķi, ja, gan varēja pasūtīt. Ja, te ir šis īstenībā viens no dārgākiem tiem krustiem, kas šeit redzams. Es domāju, ka visdārgākais te ir ražotājs Berlīna un tas Junkers un iela, ja, Altejārštrāse 13, Berlīne. Šo uz eņģīti to varēja pasūtīt, lai klāt, ja. Šis iespraudās, te ir citreiz ir adati, ja, tad atsevišķi viņas nēsā atkal pieaugšu fotoattēls. Bet šis ir savienots, ja, un tas aizspraudās, te, kā lai pasaka, te bija pogcaurums, pogtā, un tad aiz tās pogas, tajā pogcaurumā viņu varēja ievērt, viņš ir tāds ērtāks nēsāšanai, ja, tad nevarēja pazaudēt to krustu un šo daļu. Kā jau vāciešiem viss tas ir pēc izmēriem, kā viņas atšķirt, ja, diezgan reglamentēts, ja. Šī daļa jāmēr, ja, 44 mm. Te starp spārniem, man liekas, bija kaut kas tam līdzīgs, ja. Tur izmēra un viss, ja, tas viss informācija atrodam. Es viņu izmērīju, ja, oriģināls krusts, ja. Pirmā pasaules kara laikā, tad cilvēks bija saņēmis pirmās pakāpes dzelzs krustu, ja, tātad viņam bija arī otrās pakāpes, ja, otrās pakāpes dzelzs krusts tieši tāds pats, te tikai būs kronītis un tas vējā un gads būs. Tātad viņš bija saņēmis šo augšu liecina, ka viņš arī karojas ir Otrā pasaules kara laikā, ja, un ar savu varonību, droši vien, ka tā, ja, pierādījis, ka viņš var šo nēsāt. Kas no pazīstamiem čaļiem visā pasaulē ar šādu apvienoto ir redzams pie formas, ja, ir Hermans Gērings, ja, kas beidz tiesā 46. gadā savu karjeru. Un Edvīns Rommels, ja, ko cienīja, kas reti kara laikā ir cienīja gan savu karavīri, gan pretinieki. Ja. Šeit mazliet varbūt haotisks stāstījums. Man tik tiešām ieinteresēja Rommela tas dzīves stāsts. Ja? Tas ir vienīgais no ģenerāļiem, kam viņi tik tiešām Vācijā ļoti ciena, ja? Un ne tikai Vācijā. Ja? Jo viņš vairāk slavu ieguva Āfrikā. Ja? Viņi pa tūkstnešu lapsu sauca. Jo viņš nenodarbojās ar lietām, uz ko naciķi viņu tur aicināja. Ja? Viņš karagūstekņus tur nešā tur uz vietas un civiliedzīvotājs, ja? un pieturējās pie korekta. Cik nu var karu saukt par korektu, ja? Teiksim.
Un es skatījos, ir jau daudz tās fotogrāfijas, ja? Ir fotogrāfijas daudz. Vienu fotogrāfiju pievienošu, ja, kamēr stāst, ja, jums jāskatās, teiksim, tur ir Romvēls ar visiem apbalvojumiem. Ja, jūs ieraudzīsiet tikai nesavienotu šādu krustu, ja, bet tur nebūs Vilhelms. Ja, tur apakšā ir pirmā šķirs nacistu krusts. Ja. Bet pie kakla viņam ir krusts, ja, šāds. Ja. Tas gan ir lielais krusts. Ja. Pie Pirmā pasaules karā nebija bruņinieka krusts, viņš saucās Dzels lielais krusts. Ja, ievilkšu atkal fototēlu, kā viņš izcījās, viņš pēc tā arī Hitlers uztaisīja to bruņnieku krustu. Viņš nesā pie kakla Pirmā pasaules kara apbalvojums. Ja. Virs krustiem bija tikai nopelnu ordenis, ja. Franču valodā tur uzrakstīts Porle Merite. Neizrunāšu, es nezinu franču valodu. Ja. Nopelnu krustu viņš nesā arī. Ja. Šo nopelnu krustu vērtē vēl augstāk, ja, par lielo Dzels krustu, jo tas bija vēl retāks. Tas bija pats Pirmā pasaules kara laikā augstākais apbalvojums. Pēc Pirmā pasaules kara beigām arī viņš mazliet, teiksim, bija jau vairākiem piešķirts, ja, cilvēkiem salīdzinoši daudzākiem, ja, bet ļoti bieži to dabūju lidotāji. Ja. Es vienmēr bijis par Gēringu tāds rezervēts, ja, viņš man tāds narcis vairāk likās, ja, bet Palsī to vēsturisko daļu. Ja. Gēringam arī bija tas nopelnu krusts, ja, jo viņš bija lidotājs. Ja. Viņam 21 uzvarēta kauja, ja, un tas Pirmā pasaules kara laikā lidmašīnas bija savādāks absolūti. Ja. Tas bija diezgan prasīja iekšu. Ja. Tādēļ, teiksim, Otrā pasaules kara laikā, ja, teiksim, tas nebija vienkārši, jāzina. Tas parādīja, ka es jau esmu Otrajā karā karoju, ja, un vīrs ar dūšu. Ja. Ja mēs pārējām, teiksim, mazliet atkal to saistību, cik latviešiem, ja, ir bruņinieku krusta nesātāji, kas Otrā pasaules karā bija augstākais apbalvojums. Nopelnu krusts nebija tad vairāk. Ja. Tad šajā grāmatā pirmais, ko mēs attaisam, ja. Miervalds Ādamsons. Ja. Miervalds Ādamsons, te viņš aprakstīts, ja, kur viņš ir tur dienējis. Ja. Ja, Franču leģionā, ja, no 30. līdz 36. gadam. Ja. Latvijas armijā 37. 39. Ja. No 41. līdz 43. jau pie vāciešiem. Nogalināts 23. augustā 46. gadā Murmanskā. Ja. Tātad viņš padevās gūstā. To var visu izlasīt. Wikipēdijā diezgan tas ir aprakstīts tagad, ja, ieaugšu atkal skrīnu kaut kādu. Ir, ja, mums ir 12 bruņinieku krusta kavalieri latviešiem. No ārzemniekiem tikai rumāņiem ir vairāk, ja, viņiem, man liekas, 18 atkal ieaugšu to atsauks, tagad pēc atmiņas saku. Ja paņemam, kā es vienmēr, īpaši te ir tādi gudrinieki, ja, mēs tur tādu un tādu, ja, jāņem pret iedzīvotāju skaitu, ja. Tad latvieši ir stabili, ja, pirmā vietā, ja. Šeit es skatos uz šiem krustiem kā drosmes un pašaizliedzības
viņš ir apbalvojums, jā. Tas nav, jā, kad tur dod, jā, es tur vēstnieks, jā, un tad man tur iedod vietējo ordenīti, jā. Tas ir apbalvojums, ko deva karavīriem. Kā es te runāju ar Čau, jā, un manas domas pilnībā tur piekrīt, jā, Latviešu leģionu jau nodibināja Staļins, jā. Visi runā par sekām, nerunā par cēloņiem, jā. 39. pausiet, jā, par kaut vai Wikipēdijā kaut kādus tur īsos tos stāstiņus, jā, par šiem bruņnieku krustkavalieriem. Viņi visi dienēja lielākoties Latvijas armijā, jā. Viņi redzēja, kā, teiksim, jā, viņas, kā mūsu zem okupē, jā. Kā mūsu gaišākos prātus momentāli izsūta, jā. Kā, teiksim, nacionalizē gadu laikā rūpnīcas, jā. Kā cīnās pret vidusšķiru, jā, pret ierēģiem, jā. Nu, tie cēloņi, jā. Seks ir tās, kad tik tiešām, jā, nu, tieši tāpat kā Pirmā pasaules karā nodibinājās latviešu strēlnieku tās daļas cariskās armijas rindās, jā. Tas bija cīņa pret vāciešiem, tagad bija otrā, tagad bija cīņa pret bolševikiem. Jā, tāpēc, nu, to kopaini, ja mēs, kā es vienmēr saku, jārunā par cēloņiem un tikai tād par sekām, jā. Parasti visgudrākie ir tie, kas absolūti nav par Latvijas valstiskumu. Jā, tādēļ, teiksim, kādēļ es to visu stāstu, jā, mums, nu, vīri bijuši ar iekšā, un tik tiešām mācējuši ir karot, un ja mēs paņēsim procentuāli, no viņi otrā vietā aiz vāciešiem. to rāda fakti, jā, to rāda fakti. Nu, ko šeit varētu, jā, vēl piebilst? Nu, īsumā, laikam, apskatījuši esam. Vienīgais, tad, kad nu, jau bija 2 Vācijas, jā, tad arī ļauj nēsāt šos krustus, jā, vienīgi vajadzēja viņiem, ja es pareizi saprotu, ņemt ārā to kāškrustu, jā. Jo apbalvojums viņš jau iet caur paudzēm, jā. Un priekš vāciešiem šis, nu, viņš ir, kas saka, veča cienīgs apbalvojums, jā. Mainās varas, mainās ķeizari, mainās viss, jā, krusts paliek, jā. Tieši tāpat, teiksim, kā tie, kas ir cara armijā dabūjuši tos Georga krustus, jā, nu, neredz atšķirību, jā. Es tik tiešām neredzu atšķirību, ja mēs skatāmies uz šiem cilvēkiem kā karavīriem frontē, jā. Nu, arī tur bija jābūt iekšē, jā. Nu, šeit, teiksim, mūsu oponenti parasti Georga krusta kavalieris, kas ir latvieši, negāni, jā. Nu, jā, iesaku palasīt, jā, par tiem dzīves gājumiem, kurš beidz, jā, tur no šiem bruņnieku krusta kavalieriem, kurš Aļaskā nomirs, jā, 1999. gadā, kurš, kā es te teicu, Murmanskā, jā, viens čaus, kas arī bija pulkvedis, jā, nu, tos individuāli palasiet, jā, nu, to nošauj Ļeņingradā, jā. Viņš bija iemanījies dienēt gan Latvijas armijā, gan 40. gadā Padomu armijā, gan Vācu armijā. Nu, visur viņš bija, jā, viņš bija profesionāls karavīrs, jā. Kā saka, mums jau tā izvēle ir, nu, sirdsapziņas izvēle vienmēr ir, jā, bet pārējais viss, mēs esam sirdī liela valsts, jā, pārējais viss ir vienmēr kāds te lien un kaut ko grib, jā, pastāstīt. Nu, ko? Tas varbūt mazliet viņš ir tāds, ka es pārlecu no tēmas tēmu, ja. Nu, tas stāstījums un tā ir tas mans skatījums uz to visu, ja.
Līdz citai reizei!